Labrīt, Ansi. Labrīt. Kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli šorīt apspriežam izglītību medicīnā kopumā un arī jauno ārstu mentorēšanu. Un tad jautājums ir, kādas īpašības veido labu skolotāju? Kā tikt vispār pie labiem skolotājiem? Un vai par to ir jāmaksā? Protams, ir dažādi izglītības modeļi un dažādi jauno speciālistu attīstības modeļi. Tas, ko es esmu novērojis, ko es redzu savā ikdienā, ko es esmu redzējis arī ceļojot apkārt, protams, lielākoties labi skolotāji arī cenšas būt labi cilvēki. Viena no ļoti svarīgajām lietām medicīnā, manuprāt, ikdienā strādājot ar pacientiem, ir, lai tā visa vide ap pacientu arī ir sakārtot un loģiska, un cilvēkiem ir patīkami atrasties viņā. Un to ļoti viegli var redzēt, kur ir tie apstākļi, kad cilvēki kā komanda jūtās forši un kā komanda sadarbojās, un kur iekšā valda kaut kāda spriedze, kas tam kopējam rezultātam nenāk par labu. Un tas pats arī attiecībās ar skolotājiem. Jā, ir svarīgi, ka skolotājs ir ieinteresēts palīdzēt, nodot zināšanas, sakarīgi komunicē, un skolotājs arī ir tas, kuram var paprasīt padomu, un tas, kurš palīdzēs, ja arī kaut kādas izvēles būs grūtāk veicamas vai kaut kas neies pēc plāna. Ar ko jauniem ārstiem ir jārēķinās karjeras sākumā? Ar izaicinājumiem pilnīgi noteikti. Pirmkārt, ļoti reti, kuram karjeras iesākās šausmīgi strauji, un pa tiem pacientiem ir mazliet jāpacīnās, spējot pierādīt, ka tu kā ārsts esi tā cienīgs, lai uzņemtos atbildību par viņa izskatu, veselību vai pat dzīvību. Protams, arī ir izaicinājums pašam savā galvā apzināties tās savas robežas, un ja kaut kas ir, kurā tu varētu nejusties komfortabli ārstēšanas gaitā, tad tev vajag kaut kādu stipro plecu, kuram tu spēsi paprasīt palīdzību, ja tev tāda būs nepieciešama. Bez cilvēcības, kas vēl tādam mentoram ir svarīga īpašība, lai tas jaunais ārsts gribētu turpināt darbu profesijā? Mentoram, manuprāt, ir ļoti svarīgi pirmkārt, lai viņam pašam ir zināšanas un pieredze konkrētajos jautājumos, kurās viņš kādu izglīto, tas ir viens. Otrs, viņam ir jāgrib šīs zināšanas nodot, un treškārt, man liekas, ļoti svarīgi ir pieredzējuši speciālisti ārstniecības iestādē, tad viņiem arī drusciņi ir varbūt arī mazliet par plecu jāpavēro jaunie speciālisti, lai tie neskrien ar pieru sienā, mēģinot paši atrisināt saviem spēkiem neiespējamas lietas. Paldies, tev, Ants! Paldies, Ants! Radio Skonto.